Daudz mani jau pazīst, esmu Rināts Vācers no Lokatbalsta dienesta, zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors. Man ir pievienojušās kolēģis, uzņēmējdarbības daļas vadītāja Irina Vanaga un fondu atbalsta daļas vadītāja Diana Krumkalne. Kā kopā mēs mēģināsim izstāstīt un atbildēt uz jūsu jautājumiem saistībā ar šiem diviem atbalsta pasākumiem, par kuriem Aleksējs jau minēja. Un pareizi arī ir teikts tajā, ka viena kārta piekrastes atbalsta šajā pasākumā jau ir noslēgusies, projekti jau ir daudz īstenoti, bija ļoti daudz, varbūt šie kaut kādi jautājumi. Pirmo kārtu ieviešot šo pasākumu ieviešot, bet es domāju, ka liela daļa jau klausītāji, kas ir pieslēgušies, ir šos projektus jau iesnieguši un varbūt pat īstenojuši. Tā kā, ja būs vēl kādi jautājumi, tad noteikti uzdodiet. Vienmēr esam gatavi atbildēt un izrunāt, ka ļoti labi, kad ir šāda tikšanās Zoomā, kur organizē LKC šajā gadījumā, kurā varam vēlreiz pārunāt šos te noteikumu nosacījumus un jautājums, kas jums radīsies. Prezentāciju faktiski esmu uzlabojis nedaudz no tā, ko mēs iepriekš bijām prezentējuši. Mēs iepriekš braucām par šīm 4 vietām, tikāmies ar piekrastes zvejniekiem, bet es varu vēlreiz iziet cauri šai prezentācijai, jo iespējams, varbūt kāds ir pieslēdzies no zvejniekiem, kas iepriekš varbūt pieteikumu nebija iesnieguši. Tā kā no manas puses būs prezentācija par piekrastes atbalstu nedaudz plašāka, par inovācijām nedaudz varbūt īsāka, jo tur iesniedzējs nav šis piekrastes zvejnieks ir sadarbības partneris. Tā kā prezentēsim, ja rodās jautājumi, tad jautājiet. Aleksē, man būs lūgums tev, varbūt tajā brīdī, kad ir šie jautājumi, varbūt tad nedaudz piepauzēja mani un tad pasaka, jo man būs droši grūti prezentēt vienlaicīgi un redzēt arī jautājumus. Tā kā, ja ir jautājumi, tad... Jā, protams, es pasakošu līdzi. Labi, tad es mēģinu šērot prezentāciju. Vai redzama prezentācija manējām? Jā, viss kārtībā prezentācija redzam. Tā. Jā, tad mana prezentācija, mūsu stāstāmais ir par diviem šiem pasākumiem, kā jau es minēju. Un pasākums numur 1, kas ir šobrīd droši vien visaktuālākais iesniedzējiem, ir šis atbalsts piekrastes zvejā, ir 30 000 atbalsts, dažādi viņu sauc. Ir otrā kārta. Šīs kārtas publiskā finansējuma summa ir mazāka. Ja pirmā, ja nekļūdos, bija 1 000 000 eiro, tad šajā kārtā ir 700 000. Tā kā jāreikinās ar to, kad šajā kārtā reāli būs konkurss, kad visdrīzāk visi pieteikumi netiks apstiprināti. Jo cik esmu arī runājis ar šīm biedrībām, piekrastes zvejnieku pārstāvjiem biedrību un arī pašiem zvejniekiem, kad interesi ir liela. Piekrastnieki ir sapratuši, ka ir reāli iespēja šo finansējumu saņemt. Tāpēc jāreikinās ar to, ka ir jāpiedomā tiešām par šīm iegādēm, jāpiedomā par kritērijiem, par kuriem piešķirt punktus, un jāpiedomā arī par šīm te vajadzībām un samērību projektā. Tu varbūt nedaudz vēlāk izstāstīšu par šo samērību. Kā jau iepriekš biju prezentējis iepriekšējās reizēs, tikšanās reizēs, šis pasākums atšķirās no cita veida investīciju pasākumiem ar to, ka tiek nofiksēta šī projekta summa sākumā projekta vērtēšanas laikā un, attiecīgi, šī summa vairs nevar īsti tikt mainīta. Mēs nofiksējam summu, cik attiecīgi šis projekts izmaksā, un atbalsta pretendentam pēc tam vairs nav jāatskaitās ar šiem te maksājuma dokumentiem, ar rēķiniem un citām lietām. Tātad, kas var pretendēt šo atbalstu? Šo atbalstu var pretendēt zvejas kuģa īpašnieks, zvejnieku saimniecība, kuram spēkā esoša licence komercdarbībai piekrastes ūdeņos un ir zvejas atļauja piekrastes zvejai. Vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesniegšanas ir bijis noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums. Tas, ko mēs skatāmies, kad atbalsta pretendenta apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nedrīkst būt lielāks par 200 000, un tas nav tikai atbalsta pretendenta šis apgrozījums, bet arī ar atbalsta pretendenta, ja viņam ir saistīti uzņēmumi, tad mēs skaitām kopā.
šis nosacījums ir ielikt ar mērķi, lai atbalstu tiešām saņemtu mazie piekrastes zvejnieki. Jo, ja šie uzņēmumi zvejnieki ir lielāki, tad ir daudz citi atbalsta mehānismi, kuros šie lielie zvejnieki vai zvejnieki, kuriem ir cits bizness, pieņemsim, cita uzņēmēja darbība, kurā gūst ienākumus, lai tad viņiem ir līderi pasākumi, kuros var startēt un cita veida pasākumi. Šīs atbalsts tieši ir mērķēts maziem piekrastes zvejniekiem, nelielām saimniecībām ar nelieliem ienākumiem. Un nozveja aiz piekrastes nedrīkst būt lielāka par 10% no kopējās nozvejas. Tas arī tieši tādu pašu mērķi ir ielicis, lai atbalstu saņemtu tieši piekrastes zvejnieki. Tas, kas ir varbūt nav minēts šajā slaidā, bet tas, ko mēs skatāmies un ko nosaka arī noteikumi, kad atbalsts nepienākās iekšēju ūdeņu zvejniekiem. Ja, pieņemsim, zvejniekam ir gan šīs iespējas zvejot piekrastē, gan iespējas zvejot iekšējos ūdeņos, viss kārtībā, tad mēs vērtējam, cik daudz ir šī ienākumu nozveja no piekrastes, bet ja zvejniekam ir tikai vai lielākoties šie ienākumi no iekšējā ūdeņu zvejas, tad, diemžēl, šis atbalsts nepienākās. Un tad ir iespēja arī šajā pasākumā iegādāties pirmo zvejas kuģi jaunajiem zvejniekiem. Pirmajā kārtā gan jāsaka, ka uz šo aktivitāti neviens pieteikums netika iesniegts, bet tāda iespēja ir. Tad zvejnieks nedrīkst būt vecāks par 40 gadiem, ir 5 gadu pieredze zvejniecībā vai kvalifikācijas certifikāts, ir garantija par zvejas tiesības līguma noslēgšanu un limitiem uz 7 gadiem, ir saskaņojums ar ministriju par zvejas kuģi iegādi. Ja, un tad tie pārējie nosacījumi arī līdzīgi, kad apgrozījums nedrīkst būt lielāks par 200 000. Zvejas kuģi nedrīkst iegādāties no saistīta uzņēmuma, un kuģim jābūt reģistrētam Eiropas Savienības kuģa reģistrā. Ja tiešām kāds vēlās startēt uz šo aktivitāti un kaut kas nav līdz galam skaidrs, varbūt tiešām tad sazināties ar mums, ar Lauku atbalsta dienestu, ar Irinu vai ar manīm. Ja tur kaut kādi specifiski jautājumi, tad droši vien, ka mēs varam arī individuāli tur izrunāt šādus gadījumus. Bet, jā, kā es minēju, pirmajā kārtā neviens uz šo atbalstu nepieteicās. Tad par papildu vispārīgiem nosacījumiem, kas vēl jāņem vērā, atbalsta pretendentam nedrīkst būt konstatēti zvejas pārkāpumi. Jā, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Ir sevišķi šie nopietnie zvejas pārkāpumi, kuri liedz vispār startēt uz atbalstu. Ja kaut kādi pārkāpumi nebūtiski ir konstatēti, varbūt tad arī šajos gadījumos pirms pieteikuma iesniegšanas varbūt sazināties ar mums, tad mēs paskatīsimies, kāda informācija ir šajos sodu reģistros, lai secinātu kopīgi jau, vai jums ir tiesības startēt šo atbalstu vai naudu. Jo tur bija punktu skaits jāsavāc. Ja ir savākts pietiekoši liels punktu skaits, tad atbalstu pieteikties nevarēja. Uzņēmums nedrīkst būt nonācis grūtībās, to arī noteikti pārbaudiet, tas pamatnosacījums, un arī šis nosacījums tiek vērtēts ne tikai par pašu atbalsta pretendentu, bet šīs grūtības tiek noteikts arī ar saistītiem uzņēmumiem. Un tā pavisam vienkārši, ja tas ir uzņēmums ar gada pārskatu, tad uzņēmums, kas ir nonācis grūtībās, ir tāds, kuram uzkrātie un tekošie zaudējumi ir lielāki par pusi no pamatkapitāla. Ja, bet citiem, man liekas, ka zvejnieku saimniecībām, kuriem ir deklarācija, kuriem nav gada pārskats, viņiem tur, manuprāt, nedrīkstēja būt parādi, vai ne? Tur mēs grūtības nerēķinām, grūtības nerēķinām. Saimnieciska darbība apturēta. Jā, bet noteikumos konkrēti arī pateikts, kāda ir šie kritērija, bet ja tas ir gadījums, tad zaudējumi nedrīkst būt lielāki par pusi no pamatkapitāla. Nedrīkst būt nodokļu parādus projekta iesniegšanas brīdi, vai arī nedrīkst būt lielāk par 1000 eiro. Un kā arī nav konstatēti citi pārkāpumi, kas ir minēti 113. noteikumos, tie ir virsnoteikumi. Rinaldi, jau var precizēt šī jautājums par parādu. Tīri, ja ir parāds un vienošanās ar valsts ieņēmumu dienestu par pakāpenisku parādu apmaksu, vai tas ietu cauri? Jā, ja ir šis parāds un ir grafiks ar valsts ieņēmumu dienestu saskaņots par parādu atmaksu, tas arī tiek akceptēts šāda veida. Tad ir jābūt iesniegtai šī valsts ieņēmuma dienestu šim grafikam, šeit vienošanās. Tad par pašu projektu iesniegumu.
Ļoti svarīgi projekta iesniegumā ir norādīt šo te esošo darbību, kāda ir šī darbība zvejnieku saimniecībā. Kāda ir šī tehnika, kādas ir šīs zvejas metodas, kā zvejnieks zvejo, kā viņš zivis realizē, vai pats veic šo pirmapstrādi, apstrādi, vai pārdot uzreiz zivju apstrādātājiem. Būtu svarīgi mums projekta iesniegumā tikai iepazīstināt ar šo saimniecisko darbību zemnieku saimniecībā. Un līdz ar to arī izskaidrot arī šīs vajadzības, kas projekta iesniegumā ir iekļautas kā attiecināmās izmaksas. Lai mums rodās priekšstats par to, kāds ir šīs zvejas process un kāda ir šīs iegādes nepieciešams. Par pašām iegādēm ir jāiesniedz arī cenas pamatotība, kad šīs iegādes maksā konkrētu summu, un to atbalsta pretendents izdara ar 2 piedāvājumiem, kas ir salīdzināti. Tie var būt vai nu oficiāli zvejniekam iesniegti piedāvājumi, tās preces ir viegli atrodamas, tas var būt arī izdrukas no interneta veikaliem, kad attiecīgi salīdzināti 2 interneta veikali ar šīm cenām. Tie var būt arī saņemtie e-pasti no piegādātājiem, bet tad ir jāpievieno klāt arī šī saraksta ar e-pastiskā. Bet jābūt 2 neatkarīgiem piedāvājumiem, lai mēs gūtu pārliecību par šīs cenas atbilstību. Šie uzņēmumi, kas iesnieguši piedāvājumus, nevar būt saistīti ne savstarpēji, ne arī ar atbalstu pretendentu. Tas, ko mēs vēl skatīsimies, vai šie uzņēmumi, kas piedāvā šīs preces, vai tiešām viņi nodarbojas ar šādu preču tirdzniecību. Vai no tā, kad cenu aptaujā piedalās uzņēmums, kurš pat nenodarbojas ar tādu preču tirdzniecību. Tā kā skatīsimies gan to, vai šis potenciālais piegādātājs ir reāls, vai viņam ir pietiekoši jau pieredze bijusi. Protams, šīs cenas mēs paši arī vērtēsim, skatīsimies arī, salīdzināsim ar citiem projektiem, kur līdzīgas iegādes ir veiktas, un paši arī paskatīsimies, ja būs nepieciešams arī šīs cenas internetā, vai sazināsimies ar iespējamiem piegādātājiem. Un projektā tad ir jānorāda plānotošos mērķus, kādus atbalsta pretendents ar šīm iegādēm plāno sasniegt. Konkrēti noteikti mērķi, kur ir jāsasniedz. Atbalsta pretendents izvēlās vismaz vienu. Tālāk konkrētāk būs jau par šiem mērķiem, kas ir noteikumos noteikti. Tas, kas ir vēl svarīgi, šīs iegādes var būt saistītas tikai un vienīgi ar zvejas procesu vai ar šīs savas nozvejotās zivs pirmapstrādi apstrādi. Tā kā tas ir ļoti būtiski, jo, pieņemsim kā piemērs, ko es vienmēr esmu teicis, ja atbalsta pretendents ir piekrastes zvejnieks, visas nosacījumi izpildās, bet šie nozvejas apjomi ir ļoti maziņi, ko atbalsta pretendents pats nozvejo. Un reālā viņa darbība ir saistīta ar zivju apstrādi, tiek apstrādātas ne savas nozvejotās zivis, tad šie ieguldījumi nevar būt vērsti uz zivju apstrādi. Jo skaidrs, ka tiks apstrādāta nevis sava nozvejotā zivs, bet tiks apstrādāta jau iegādātā citu nozvejotā zivs, vai tā ir vietējā, vai tā ir no ārvalstīm ievestā, tas pat nebūtu svarīgi. Mēs vērtēsim, ja būs ieguldījumi šajā apstrādē, mēs vērtēsim, vai tiešām šīs iegādes ir paredzētas izmantot savas nozvejotās zivs apstrādē, pirmapstrādē. Līdzīgi tas ir ar transportu, ja paredz iegādāties transportu, pieņemsim zivju vai rīku pārvadāšanā, tad arī mēs vērtēsim šos nozvejas apjomus. Vai tiešām tie nozvejas apjomi, arī tās zvejas dienas, kuras gadā tiek, tās dienas, kurā iet zvejot, tiešām ir samērīgas par to ieguldījumu, par to transportu vai citām iegādēm. Un tas varbūt arī 2 galvenās lietas. Protams, ka mēs vērtēsim jebkura ieguldījuma samērību pret uzņēmumu darbību kopumā. Ir sevišķi šajā kārtā, kurā finansējums tomēr ir ierobežots, visdrīzāk būs liels konkurss, mēs noteikti vērtēsim šo samērību. Tāpēc tas, ko es arī iepriekšējās reizēs esmu uzsvēris, ja jūs plānojat nākt uz šo pasākumu, to noteikti vajag darīt, bet pavērtēt, vai tiešām ir jānāk uz visiem 30,000. Ja apgrozījums ir ļoti niecīgs, tad jautājums, vai tiešām ir samērīgas šīs investīcijas pret jūsu darbību. Jums ir zveja, viss kārtībā, jums ir neliela zveja, nākat ar nelieliem ieguldījumiem, bet ja reāli būs ienākumi, būs daži 100 eiro gadā no zvejniecības un projekts būs uzrakstīts uz 30,000,
Es pieļauju tādu iespēju, ka grūti būs pamatot un tas pieteikums tiks noraidīts. Rinald, ir divi jautājumi. Viens jautājums tieši par to, ko tu minēji par ienākumiem. Ja ir piekrastes zvejniecības uzņēmums, kurš nodarbojas ar vairākām jomām, šajā gadījumā tā ir piekrastes zvejniecība, nedaudz nelielos apjomos vada vilkšana, kā turisma pakalpojums un arī izmitināšanas pakalpojums. Kurš no ienākumiem tiek ņemts vērā? Praktiski tikai. Tikai ienākumu no zvejniecības. Mēs vērtējam ienākumus no zvejniecības. Mēs vērtējam ne tikai ienākumus, mēs vērtējam arī nozvejas apjomu, cik kilogrami ir nozvejoti, cik tonas ir nozvejotas, arī par tām iegādēm. Viens ir šie ienākumi no zvejniecības, tikpat labi arī no zivju apstrādes, savu zivs tiek apstrādāta, bet vērtējam mēs noteikti arī šo nozvejas apjomu, vai viņš ir samērīgs. Ja es nozveju, 1000 kilograms, 1 tonu, reņģes, un tad mēs vērtējam, vai tie ienākumi ir samērīgi par to apjomu. Vērtējam arī par to ieguldījumu, kādas investīcijas ir paredzētas. Lai tas būtu pamatoti. Un šajā gadījumā, tas pats vada vilkšana, ko viņi nozvejo, klienti nozvejo tīri to zivtiņu pārstrādā, turpat nokūpina, tas īsti neskaitīsies tajā pārstrādes posmā, pievienotās vērtības radīšanā. Ja tas ir, tas ir ļoti specifisks jautājums. Jautājums ir, ja tas ir vairāk kā turisma pakalpojums, tai pašā laikā tā tomēr ir arī šī zvejniecība. Tur mēs vērtēsim, grūti man atbildēt uz šo jautājumu. Jautājums ļoti svarīgi ir saprast, kādas iegādes ir plānotas. Lielas iegādes ir plānotas, bet tādos lielajos griezumos saku, mēs vērtēsim ienākumus no zvejniecības, nozvejas apjomu pret to ieguldījumu, kāds paredzēts. Un tieši kāds ir tas ieguldījums, vai tas ir transports, vai tas ir, kaut kādas dažādi veidi, kaut kādas pirmapstrādes iekārtas, aprīkojums uz zvejas laivas. Tur ir jāvērtē, vai tas ieguldījums ir ilgtermiņa ieguldījums, vai tas tomēr ir īstermiņa ieguldījums. Arī šīs lietas mēs vērtēsim. Ja tas ir ilgtermiņa ieguldījums, tad, protams, šis apgrozījums pret ieguldījumu varētu būt mazāks, jo tas pamatlīdzeklis kalpos daudz vairāk gadus no šis ieguldījums. Ja tas ir īstermiņa, kas ātri nolietojās, tad tomēr mēs vērtēsim, ka šim apgrozījumam jābūt lielākam par šo ieguldījumu. Bet tas, ko iepriekš mēs esam teikuši, kad apgrozījumam ir jābūt vismaz 10 līdz 30% kā minimums no šī ieguldījuma. Bet, vērtēsim visu kopumā. Nav tāda konkrēta procenta, kas ir minimālais. Tas, ko mēs esam teikuši, no 10 līdz 30 ir ilgtermiņa ieguldījumi. Tie varētu būt 10%. Ja tas ir īstermiņa ieguldījums, tad tiem būtu jābūt kādiem 30% no apgrozījumam, būtu jābūt 30% no ieguldījuma summas. Protams, mēs vērtēsim arī to, vai atbalsta pretendents saņēmis jau pirmajā kārtā šo atbalstu. Arī tas tiks vērtēts. Jo, ja iepriekš pirmajā kārtā mēs apstiprinājām ar šiem mazajiem ienākumiem pieteikumu atbalsta pretendents drīzāk izvēlējās mērķi rādītu apgrozījumu pieaugumu, tad mēs skatīsimies, vai tiešām jau šajā gada laikā šis apgrozījums jau ir pieaudzis, vai ir tendence šim apgrozījumam pieaugt. Paldies, Renāt. Un otrs jautājums. Aldons lūdzu skaidrojumu par to, ja ir licence gan iekšējo ūdeņu, gan piekrastes licence. Un šajā gadījumā tieši piemērs par nēģu zveju, kas būs ienesīgāka par piekrastes zveju. Vai nēģu zveju iekšējos ūdeņos, cik ļoti lielā mērā viņi tiek ņemti vērā, vērtējot projektu un tos ieguldījumus? Mēs, protams, ka vērtēsim. Mēs vērtēsim, protams, ka var būt situācija, kad ienākumi no nēģu zvejas nēģu zvejas un realizācijas ir lielāka par piekrastes šiem ienākumiem. Tas nebūtu kritērijs, lai pieteikumu noraidītu. Ir svarīgi saprast tieši kādi ieguldījumi tiks veikti. Ja tie ieguldījumi būs paredzēti tieši nēģu apstrādēji vai nēģu zvejai, tad šādu pieteikumu mēs nevaram apstiprināt. Ja mēs redzam, ka šis ieguldījums ir paredzēts tieši, lai veiktu piekrastes zveju vai piekrastes zivju apstrāde, pirmapstrāde, tad šādu pieteikumu mēs varam stiprināt, ja tie ienākumi no piekrastes zvejas un šie apjomi no piekrastes zvejas nozvejotie ir pietiekoši lieli, samērīgi pret investīciju. Tas ir, ja uzņēmums gūst 90% ienākumus no nēģu zvejas un nēģu apstrādes un tiek būvēta pirmapstrādes ceiksme, skaidrs, ka šādu pieteikumu mēs, diemžēl, apstiprināt nedrīkstam.
jo atbalsts ir paredzēts tieši piekrastes zvejas procesam. Tāpēc ir grūti tā vispārīgi atbildēt. Es ceru, ka tā doma ir no mūsu puses skaidra. Jāredz konkrēti, cik liela tie apjomi ir, kāda ir nozvejas apjoma, kāda ir ienākuma, kāda ir šī investīcija, lai mēs varētu tā precīzi pateikt, jā, šī ideja ir atbalstāma vai nav atbalstāma. Bet tā ideja, manuprāt, ir skaidra, ka tās ir tās lietas, ko mēs vērtēsim. Okay. Paldies, Renāt. Pagaidām jautājumu nav, tā kā droši turpinām. Jā, tad pret šiem te mērķiem, kas projektā ir jānorāda, obligāti projekta īstenojot, viens mērķis ir jāsasniedz. Tas, ko mēs esam arī teikuši iepriekšējās reizēs, arī tagad es teikšu, ja atbalsta pretendentam līdz šim ir bijis pietiekoši liels šis apgrozījums un arī nozvejas apjomi, tad es ieteiktu neizvēlēties šo te pirmo mērķa rādītāju, neto apgrozījuma pieaugums, tāpēc, kad var rasties problēmas, tomēr ir šis te projekta īstenošanas laiks var būt pat līdz 3 gadiem. Var dažādas situācijas rasties, kad šo apgrozījumu ir grūti palielināt. Tāpēc ieteiktu izvēlēties kādu no zemāk minētiem rādītājiem, jo visi rādītāji, izņemot pirmo, ir tādi, kad īstenot projektu atbalsta pretendents jau sasniedz šo projektu mērķi automātiski. Bet pirmais rādītājs neto apgrozījuma pieaugums būtu jāizvēlās tām zvejnieku saimniecībām, kuras ir varbūt šobrīd aktīvi uzsākuši savu zvejas darbību vai plāno uzsākt savu zvejas darbību aktīvāku, paredz šos ieguldījumus un paredz attiecīgi īstenot projektu šo apgrozījumu kāpināt. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam apstiprināt šos projektus. Ja līdz šim nav bijis apgrozījums pietiekoši liels, tad es paredzu investīcijas un attiecīgi īstenot jau šo projektu, es plānoju šo apgrozījumu no zvejniecības kāpināt. Un tad, ja mēs redzam, ka tajā pēc projekta īstenošanas redzam, ka šis apgrozījums tiek plānots samērīgs, tad arī šādu pieteikumu mēs varam apstiprināt. Ja viņš, pieņemsim, nebija samērīgs uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, bet jau pēc projekta īstenošanas viņš ir samērīgs par to investīciju, tad viss kārtībā mēs šādu pieteikumu ar šādu mērķu rādītāju varam apstiprināt. Bet tās saimniecības, kurām apgrozījums ir pietiekoši liels, tad izvēlēties kādu no zemāk minētiem šiem te mērķu rādītājiem. Jo faktiski viņi visi ir saistīti tomēr ar konkrētām iegādēm. Jā, es varbūt jau ļoti daudz ko izstāstīju jau par šo te izmaksu pamatojumu, kā mēs vērtēsim. Mēs vērtēsim tad attiecīgi šo te cenu izvērtējumu, piedāvājums. Veiksim šo izvērtējumu arī paši, meklējot informāciju par cenām. Un par šo te samērību investīcijas, jo arī ļoti daudz iepriekš izstāstītu, ka droši vien kas neatkārtošos, bet te arī ir minētie 10 līdz 30%. Un attiecīgi, ja šie 10-30% nav uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, tad izvēloties mērķi rādītāju neto apgrozījuma pieaugums, to var paredzēt attīstības plānā. Šajā otrajā kārtā ir diezgan būtisks izmaiņas saistībā ar šo avansu, ja priekšfinansējumu saņemšanu. Iepriekšējā kārtā atbalsta pretendentiem, lai saņemtu avansu, vajadzēja iesniegt rēķinus no piegādātājiem, un uz tā pamata mēs šo avansu izmaksājām. Tas radīja ļoti daudz problēmas. Pirmkārt, jau ar to, ka šis rēķins parasti tika izrakstīts uz kaut kādu īsu termiņu, un tik īsā termiņā mēs nespējām izvērtēt dokumentus un šo avansu izmaksāt, kā arī tur problēmas bija arī ar to, ka šajā rēķinātās summas atšķīrās no sākotnēji apstiprinātās, tad ministrija veica grozījumus noteikumos, un šobrīd ir tā, ka mēs izmaksāsim šo avansu pamatoties vienkārši uz priekšmaksas pieprasījumu, un nebūs jāiesniedz vairs attiecīgi šie te rēķini no piegādātājiem. Atbalsta pretendents iesniedz rēķinu priekšmaksas pieprasījumu, nevis rēķinu, bet vienkārši priekšmaksas pieprasījumu, mēs šos 90% atbalsta pretendentam izmaksājam. Ja projekts ir vienā posmā, mēs izmaksājam par visu projektu 90%. Ja projekts sadalīts vairākos posmos, tad mēs attiecīgi samaksājam par konkrētā posma īstenošanu šos 90%. Atbalsta pretendents šo posmu īsteno, tad izmaksājam nākamo priekšmaksas pieprasījumu. Jā, tā kā tas ir šī kārtība ir būtiski, manuprāt, atvieglot šobrīd, un nebūs vairs šie dokumenti jāiesniedz.
Tad, kad projekts vai tā posms ir īstenots, tad atbalsta pretendents EPSI iesniedz informāciju par īstenotajām darbībām un tieši kādas konkrētas iegādes ir veiktas, kā arī informē mūs par, ja projekts ir pilnībā pabeigts, par mērķu sasniegšanu. Un izvērtējot tad visus šos dokumentus, ja viss ir kārtībā, mērķis ir sasniegts, dienests izmaksā atlikušos 10%. Ja atbalsta pretendentam bija izvēlēts mērķa rādītājs neto apgrozījuma pieaugums, tad attiecīgi šos 10% atlikušos mēs izmaksājam tajā brīdī, kad atbalsta pretendents jau ir iesniedzis vai deklarāciju vai gada pārskatu valsts ieņēmuma dienestā, un mēs jau varam pārliecināties, ka tiešām šis neto apgrozījuma pieaugums ir sasniegts. Līdz ar to, ja pirms projekts tiek pabeigts gada beigās, tad, diemžēl, būs jāgaida attiecīgi tas brīdis, kad tiek iesniegta informācija valsts ieņēmuma dienestā, kur mēs reāli varam pārliecināties par šī mērķa rādītāja sasniegšanu. Projekta uzraudzības laiks ir 3 gadi. Ja investīcijas ir veiktas uz zvejas laivas, tad attiecīgi šie 5 gadi ir projekta uzraudzības laiks. Projekta uzraudzības laikā mēs tomēr sakosim līdz tam, vai atbalsta pretendents pieteikumā arī norāda šo te plānotos ienākumus uz priekšu, un mēs skatīsimies noteikti, vai šajā te uzraudzības laikā atbalsta pretendents turpina zvejot, vai tie viņas zvejas ienākumi no zvejniecības un arī nozvejas apjomi, vai tomēr viņi arī tajā uzraudzības laikā ir samērīgi, lai no tā, ka atbalsta pretendents uz iesniegumu iesniegšanas brīdi veic lielas investīcijas, bija pietiekoši liela ienākumi, un tad mēs skatāmies, ka 2. gadā ienākumi no zvejniecības ir 0. Tāda situācija nevar būt. Tad noteikti mēs prasīsim skaidrojumus, kādēļ atbalsta pretendentam vairs nav ienākumi no zvejniecības. Un, ja tā zvejas darbība ir pilnībā pārtraukta bez kaut kāda pamatojuma, tad dienestam ir tiesības šo te finansējumu atprasīt atpakaļ. Tā kā, ja būs kaut kādi samazinājumi, tad, protams, mēs vērtēsim, cik viņi ir lieli. Nekāds finansējums netiks atprasīts, jo skaidrs, ka tiek samazināti nozvejas apjomi, ir dažādas situācijas, ir laikapstākļi būtiski ietekmē, tie paši roņi ietekmē, bet nevar būt situācija, kad uzraudzības laikā, pieņemsim, zveja kā tāda tiek pārtraukta. Tad gan noteikti, ka šis finansējums visdrīzāk būs jāatmaksā atpakaļ. Par rindošanas kritērijiem, kā es minēju, visdrīzāk šajā kārtā būs ļoti būtiski šie kritēriji. Situācija, kad trūks finansējums, pieteikumi tiks rindoti, un finansējums saņems tie projektu pieteikumi, kuros šis punktu skaits būs pēc iespējas lielāks. Minimālais punktu skaits ir 10, tas ir jebkurā gadījumā trūkst finansējums vai pietiek visiem. Minimālais punktu skaits ir 10, kas ir jāsasniedz. Bet, jā, kā es minēju, droši vien, ka tie pieteikumi, kuros būs tikai šie 10 minimālai punkti, ļoti iespējams, ka paliks aiz svītras un finansējumu nesaņems. Un pirmajā kārtā mums diezgan būtiski atšķīrās šo piešķirto punktu skaits no tā, kā atbalsta pretendenti paši bija uzskatījuši, tāpēc es mēģināju šeit nedaudz varbūt izvērstāk izskaidrot, par kādu veidu iegādēm zem katra kritērija punktu mēs punktus piešķirsim. Arī visa šī metodikas skaidrojuma prezentācijas, kuras mēs iepriekš esam snieguši, viņas ir atrodams mūsu mājaslapā zem attiecīgā pasākuma. Arī šie skaidrojumi par kritēriju punktiem, arī viņi ir pieejami mūsu mājaslapā. Tātad par vides ilgtspēju, par kādām investīcijām mēs piešķiram šos punktus. Mēs piešķiram punktus par tādām, kas reāli samazina piesārņojošo ietekmi uz ūdeni, gaisu, augsni. Mēs nepiešķiram punktus par transportu, kuram ir mazāki izmeši. Pirms iepriekš bija viens transports vecs, tam bija liela izmeši, tagad ir jauns ar mazākiem izmešiem. Mēs par šādiem punktus nepiešķiram, jo vienalga tās transports piesārņo tā. Ja ir kaut kādas iekārtas, kas samazina šo ietekmi, kā piemēram notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, kaut kādas dūmgāzes attīrīšanas iekārtas, tad mēs par šīm investīcijām punktus piešķiram. Jā, tā kā tas arī pieņemsim par iekārtām, nevis par iekārtām, bet pieņemsim par selektīvākiem zvejas rīkiem, ja projektā tādi būs paredzēti, vai roņu drošiem murtiem, tā arī ir mazāka ietekme uz vidi. Par tādām iegādēm arī tiks piešķirti punkti šajā kritērijā.
Aprits ekonomika, tas, laikam, tāds sarežģītākais no kritērijiem īsti mums pašiem sākotnēji nebija skaidrs, par ko mēs drīkstam piešķirt punktus, jo aprits ekonomika ļoti bieži, ļoti vispārīgi tiek definēta. Tad mēs esam noteikuši, un arī vienojušies arī ar ministriju, kad šajā pasākumā punkti zem šī kritērija piešķirt tiek tādām iegādēm, kur faktiski notiek bezatlikuma ražošana. Pieņemsim, ja notiek zīve apstrāde, tad tiek maksimāli izmantots viss no šīs te zivs. Un, ja projektā ir paredzēta šāda veida investīcijas, ar kurām tiek apstrādātas šīs te pārējās ne tikai liemenis, bet, galvas, asakas, spuras, tad attiecīgi par šāda veida iegādēm mēs dosim atlases kritēriju punktus. Vai arī, pieņemsim, par investīcijām, kas nodrošinātu atkārtotu izēvielu izmantošanu, pieņemsim, kā ūdens recirkulācija. Ja, pieņemsim, projekta ietvaros tiek paredzēta kaut kāda otrreizējo iepakojumu un, pieņemsim, izmantošanu par šāda veida iegādēm, investīcijām, mēs piešķirsim punktu šajā atlases kritērijā. Digitalizācija, tad zem šī kritērija iet apakšā visas kaut kādas datortehnikas iegādes, mobīlie telefoni, tie nepieciešami. Dažādi veidi IT sistēmas, radio un navigācijas aprīkojums arī iet apakšā zem šī kritērija. Tas, ko vienīgais noteikti ir jāpiemina, kad eholotes pasākumu ietvaros nav attiecināms. Ir attiecināms šīs navigācijas iekārtas, bet, ja tiek iegādāts, piemēram, tieši eholotes, kas paredzētas, lai atrastu zīvis, lai redzētu zīvis, tad šādas iegādes netiek atbalstītas. Ja, pieņemsim, ir šī iekārta, kas nodrošina navigāciju, to mēs attiecinām, bet, pieņemsim, tā sonāra daļa, kas tieši ir paredzēta zīvi atrašanai, konkrēti tā daļa no šīs iekārtas nav attiecināma, tā kā to projektu ietvaros neliekiet iekšā, ja es paredzētu tādu veidu iegādes. Atjaunīgi energoresursi, man liekas, šeit ir skaidrs, iekārtas, kas ražo elektrību, vai tie būtu saules paneļi, vēja, ūdeņas ģeneratori, tad, ja ir paredzētas šādas iegādes, tad mēs punktus piešķirsim. Ja ir runa par šīm te energo iekārtām, kas ražo elektrību, tad mēs noteikti vērtēsim, vai šie saules paneļi vai cita veida energo šīs iekārtas, vai viņas saražo elektroenerģiju tikai arī priekš šīs zvejas procesa nodrošināšanas. Ļoti bieži zvejnieku saimniecības atrodas tūmā vai blakus ēkām, kurā šis pats zvejnieks dzīvo, tad nevar uzstādīt saules paneļus, lai nodrošinātu elektrību arī vienkārši sadzīvi. Tad mums būs jāsaprot konkrēti, kādas telpas, iekārtas tiek izmantotas zvejas procesam, un tad, attiecīgi, zvejniekam kopā ar projektu pieteikumu vajag iesniegt arī šo te aprēķinu, lai pierādītu, ka šie saules paneļi paredzēti tikai šim zvejas procesam vai zivju apstrādes procesam. Te ir precizējuši jautājums par to aprēķinu. Ja pieņemsim, zvejnieks šobrīd ar pārstrādi nav nodarbojies, bet viņš plāno to izdarīt. Tas aprēķins tad pamatojas uz to, kas viņam ir bijis, vai uz to plānoto? Uz plānoto, ja projekta ietvaros ir paredzēts, apstrādes vai pirmapstrādes iekārtas, tur saldētava ir paredzēta, tad jau šīs te plānotās, tad atbalsts pretendents liek šīs te plānotās jaudas. Bet tam būtu jābūt iekšā arī šajā projektā. Nevar būt tā, ka es tagad uzstādīšu saules paneļus un pēc 2-3 gadiem plānoju nākt ar citu projektu. Tā nē. Ja šajā projektā man ir šīs te saldētā vai citas kādas iekārtas, kas patērē elektroenerģiju, tad es jau viņus tajā plānā iekšā drīkst likt. Ja? Un tad par jaunu vai uzlabotu procesu. Pirmajā kārtā mēs, manuprāt, lielākajā daļā pieteikumu devām šos punktus šajā kritērijā. Bet to vajadzētu aprakstīt. Ja jūs paredzat kaut kādu veidu iegādes, tad aprakstiet, ka šīs te iegādes ir vai jauns process saimniecībā vai uzlabots process, ka tas ir efektīvāks nekā iepriekšējais. Tad par šīm iegādēm mēs šajā kritērijā punktus dodam. Man liekas, ka 10 punkti, tad bija proporcionāli bija iegādes summai.
Bet šajā gadījumā tad vienkārši ļoti svarīgi ir aprakstīt, kādā veidā tās iegādes rada vai nu jaunu procesu, vai produktu, vai pakalpojumu, vai uzlabotu. Faktiski jebkuras šīs iegādes, kas projektā tiek paredzētas, ir ļoti skaidri jāapraksta, kā viņas tiks izmantotas un ko viņas uzlabos un kā viņas palīdzēs sasniegt šo mērķu rādītāju. Laikam tas par piekrastes atbalstu no manas puses ir viss. Kaut ko varbūt es neesmu arī pateicis. Nezinu, varbūt ir papildināt, kas vēl būtu svarīgi pie pieteikumu veidlapu. Mēs tā kā esam arī precizējumus veikuši, un tuvākā laikā tā forma jau būs pieejama aizpildīšanai, lai jūs jau varat sākt, un tad ar kārtas datumu viņu iesniegt. Kad mēs viņu plānojam to ielikt? To Piekrastnieku veidlapu. Tuvākajās dienās domāju, ka mēs arī liksim, izskatīsim vēl, un tad liksim iekšā EPS sistēmā, varēsiet jau sākt šos pieteikumus, sākt aizpildīt. Un otra lieta, kas mums tagad ir jaunums, un par ko mēs gribējām ar jums parunāt, ir publicitāte, jo tagad uz šo jaunu fondu publicitāte ir jāveic ikvienam projektam, un tas ir jaunums. Pirmajā kārtā mēs īpaši par to nerunājām, bet tagad ir izstrādātas arī vadlīnijas un metodika publicitātes veikšanai, un tuvākajā laikā tā arī ir ievietota mājaslapā. Par publicitāti pēc noteikumiem ir atbildīgs atbalsta pretendents, saņēmējs, bet mēs tā kā ejam pretī, un nepieciešamības gadījumā varam jums palīdzēt to plāksni sagatavot, un tad arī varam vienoties, kā jūs viņu paņemsiet, vai nu uz pārvaldi, vai varbūt caur kādu biedrību, mēs jums varam to nogādāt, bet par to privāti tad vajag sazināties, un mēs vienosimies. Tā ir prasība no Eiropas Savienības, kad par visiem projektiem, kas ir īstenot, ir jābūt šai publicitātei. Sabiedrībai ir jāzina, ka attiecīgi šajā vietā tas projekts ir īstenots, tur ir jāapraksta nedaudz šis projekts, jānorāda ir projekta summa. Tā ir, nezinu, cik viņa A3 formāta plāksnīte. Iepriekšējā plānošanas periodā šīs plāksnes mēs devām kontrolas laikā, kad devāmies pie klienta. Mēs tā kā uzņēmāmies to izdarīt klienta vietā. Faktiski klients ir pats atbildīgs par šīs plāksnes izgatavošanu un novietošanu, bet mēs saprotam, ka visiem nav iespēja šo plāksni izdrukāt, ielaminēt. Tas ir sarežģīti, līdz ar to iepriekšējā periodā to mēs darījām, ka braucām uz vietas pie atbalsta pretendenta, ņemot vērā, ka mēs visos gadījumos pie jums nebrauksim kontrolē, brauksim tikai atsevišķos gadījumos pie jums uz vietas. Tad tajos gadījumos, kad mēs braucam, mēs jums šo plāksnīti aizvedīsim. Bet tajos gadījumos, kad kontrole pie jums nav paredzēta, tad ir viens variants jums pašiem šo plāksni izdrukāt, papīru izdrukāt ar nepieciešamo informāciju, vai attiecīgi sazināties ar atbildīgo darbinieku, kas jūsu pieteikumu vērtēja, un tad vienoties par to, vai jūs šo plāksnīti saņemiet pie mums Rīgā, vai arī vienoties mūsu reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, kas ir. Jūs dodaties attiecīgi uz to pusi, tad sarunāsim. Mēs nogādāsim šo plāksnīti pārvaldē, un tad varēsiet to plāksnīti izņemt tur. Jo tajā gadījumā, kad pie jums brauks gan ministrijas auditori, gan komisijas auditori, ja audita laikā jūs izskatīsiet kā pārbaudāmais projekts, tad noteikti, ka viņi jums lūgs uzrādīt šo publicitātes plāksnīti. To plāksnīti var novietot, viņa ir obligāti ārpusē novietot. Viņai būtu jābūt tikai redzamā vietā. Tur vai nu uz ārdurvīm pielīmētai, piestiprinātai pie kaut kādas ēkas sienas, bet viņai būtu jābūt publiski tikai redzamai. Viņa nevar būt novietota kaut kur skapī, ielikt atvilknē. Viņai jābūt redzamai. Pieņemsim, ja ieguldījumi ir uz zvejs laivu, tad uz zvejs laivā, jeb kaut kur zvejnieka īpašumā. Es domāju, ka kaut kur īpašuma teritorijā, tur uz noliktavas, uz sētas var uzlikt. Tas nav tik konkrēti noteikts, kurā vietā jābūt novietotai. Jā. Uz laivas noteikti nē, tad tas nebūs pareizi. Un vēl viena lieta, tas ir jaunums, kā arī jūsu mājaslapā, ja jums tāda ir, vai nu sociālajos tīklos, ja tāda jums ir,
tad arī ir jāievieto logo, nu, ja tā kā jāveic sava veida publicitāte par projektu. Nu, tā kā jums ir mājaslaps vai Facebook konti, tad vienkārši pados aprakstos norādiet, kad jūs saņēmuši finansējumu no Eiropas fonda līdzekļiem. Nu, tādas ir šīs publicitātes prasības. Droši Tās prasības. vien tie, kuri īsteno šo līderu projektus, šī prasība nav nekas jauns pēc būtības. Varbūt tīri praktisks ieteikums lauka atbalsta dienestam pie pasākuma, noteiktā pasākuma ievietojiet plāksnes paraugu un arī tā apraksta paraugu, jo bieži vien samulst ar tiem gariem nosaukiem, kas nav jānorāda. Un arī, ja kas, tad arī iespējams īsi kodolīt, teiksim, to Facebook ierakstu kādām atsaucēm, kādiem hashtagiem, jeb kaut kādām pamatlietām, kas būtu kā piemērs. Tas ļoti atvieglo. Jā. Ir doma arī pie lēmuma likt tā kā saiti, kura mēs jau sataisīsim jums to gatavu šablonu attiecīgajam projektam. Tikai vien atliks jums to izdrukāt. Ja? Mēs par to arī domājam, un tagad izdomāsim, kā to visu var tehniski izdarīt. Papīra, protams, mēs nevarēsim, bet vismaz uzspiedot uz saiti, jums būtu jāatveras jau gatavs šablons, kas atliek izdrukāt. Kurā jau būtu ietverta jūsu informācija par jūsu projektu. Tur nebūtu jums vairs nekas jāievada, nekāda informācija tur jāraksta. Mēs jau būtu to izdarījuši no mums puses. Paldies. Tad tīri atgriežoties pie jautājumiem no komentāru sadaļas. Vilnis jautā, vai iegādājoties iekārtas, atvēsināšanas iekārtu kūpinātavu, bet nav savs īpašums, kur veikt ražošanu, kādi ir noteikumi par īres tiesībām vai kas cits? Nu, ja ir paredzēts novietot šos pamatlīdzekļus telpās, kas nav saimniecības īpašumā, tad ir jābūt noslēgtam nomas līgumam. Jā, tas nomas līgums nav obligāti jāreģistrē zemes grāmatā, bet nomas līgumam ir jābūt uz visu projektu īstenošanu un uzraudzības laiku. Tas ir kopumā uz 5-7 gadiem. Nu, atkarībā no projekta īstenošanas, ieviešanas, jā. Ja nav ieguldījumi laivā, tad attiecīgi jābūt šiem 5 gadiem. Īstenošana gads, 2, 3 gadi uzraudzības. Jā, 5-6 gadi jābūt šim nomas līgumam. Ja tu ieminēsi par apstrādi, tad tas, kas ir vēl ļoti svarīgi, ir paredzētas šīs pirmapstrādes apstrādes iekārtas. Pat tajā gadījumā, ja tiek paredzēta ledus ģeneratoru iegāde, lai ražotu ledu, visos šajos gadījumos pēc projekta īstenošanas vajadzēs iesniegt arī pārtikas veterinārā dienesta šo maržotāju apliecību. Tā kā to mēs arī lēmā norādām, šādu gadījumos mēs sazinamies ar pārtikas veterināro dienestu, bet tas, ko mēs esam sapratuši, kad pat ja uzņēmums plāno iegādāties ledus ģeneratoru, lai ledu saražotu, arī šajā gadījumā ir vajadzīga šī maržotāja apliecība. Tā kā, ja jūs plānojat kaut kāda veida šīs pirmapstrādes apstrādes iekārtas, tad arī vēlams būtu sazināties ar PVD un noskaidrot, kādām ir jābūt šīm prasībām, lai jūs reāli to izziņu dabūtu, apliecību dabūtu. Tas, kas ir vēl ļoti svarīgi, ko es nepieminēju, bet tas, kas ir ļoti svarīgi projekta īstenošanas jau laikā, ja jums rodās jebkāda veida izmaiņas no tā, ko jūs bijat paredzējuši, noteikti par to pirms tam informējiet mūs. Neveiciet nekāda veida izmaiņas pašu savu galvu. Kā piemēram, 2 gadījumi, viens no tiem bija paredzēts iegādāties galdus, kur apstrādā zivis filēs, ķidās, un galdam bija paredzēta arī izlietne, metāla galds ar izlietni. Un atnākot jau uz maksājumu galu, atbalsta pretendents ir iegādājis galdu, kuram nav šīs izlietnes. Tā ir cita veida iegāde. Un tās sakas var būt diezgan nopietnas līdz pat tam, kad vai visa pozīcija tiek izslēgta, vai pat viss pieteikums tiek noraidīts jau maksājuma galā. Jo šis ir savādāk veida pieteikums. Tiek noteiktas konkrētas iegādes, konkrētu mērķu sasniegšanai, un pat ja viena iegāde tiek iegādāta neatbilstoša, pastāv iespēja, ka viss pieteikums ir neatbilstošs. Tad šajos pieteikumos nevar tik vienkārši veikt šīs izmaiņas, kā tas ir klasiskajos investīciju pasākumos. Ja jūs esat paredzējuši kaut kāda veida transporta iegādi,
Ja jums piegādātājs pēc pusgada, gada pasaka, ka tomēr šo transportu, konkrēto transportu nevar jums piegādāt, tad arī lūdzu sazinieties ar mums. Mēs izvērtēsim šo skaidrojumu, šo pamatojumu un droši vien, ka saskaņosim un ļausim jums iegādāties citu transportu, bet, kas būtu līdzvērtīgs iepriekšējiem. Bet tas ir jāizvērtē pirms šo iegāžu veikšanas. To nedrīkst veikt, nedrīkst kaut ko citu nopirkt projekta ietvaros. Ja bija paredzēta konkrēta iegāde konkrētiem parametriem, tā arī ir jāiegādājās. Ja bija paredzēts iegādāties konkrētu svaru modeli ar konkrētiem tehniskiem parametriem, tad nedrīkst nopirkt kaut ko sliktāku. Vislabāk ir tiešām visdrošāk ir nopirkt tieši to, ko jūs bijāt paredzējuši. Ja tomēr tādu preci vairs nepiedāvā, pirms tam sazinieties ar mums, saskaņojiet, ka jūs tomēr, ka tādu preci vairs nav, ka jūs vēlaties pirkt citu ar tieši tādiem pašiem tehniskiem parametriem, bet to noteikti saskaņot ar mums pirms šo iegāžu veikšanas. Tas tiešām ir ļoti svarīgi šī pasākuma ietvaros. Ja investīcijās parastajās, kas ir, mēs varam tur pat pozīcijas nomainīt, viena pozīcija pret pavisam citu, tad šajā gadījumā gan tādu iespēju nav. Un droši vien jāpiebilst arī par tām izmaiņām kopumā, ja ir maksājuma pieprasījuma grafikā ielikts viens datums, bet redzat, ka nav iespējams to īstenot, tad laicīgi sazinieties ar valku atbalsta dienestu, jo tas arī prasīs laiks, viss tas saskaņošanas process, bet tas ir būtiski, cik saprotu, arī īstenojot projektu. Jā, tieši tā jūs esat ielikuši, pirms, kad attīstības plānu īstenosiet gada laikā, jūtiet, ka nevarat paspēt veikt šīs iegādes, vai arī tur net apgrozījumi, varbūt tās jūs nesasniegsiet konkrētajā gadā, tad ir iespēja šo attīstības plānu pagarināt. Un viņš ir līdz pat 3 gadiem. Es nezinu, kā tagad sanāks. Tā, jo šīs gads ir 1., 23. ir 1., 24. ir 2. un tad 25. Jā, līdz 25. gada beigām jūs varat šo projektu īstenot, kas būs tagad 2. kārtā. Tā kā to arī, ja jūs jūtat, ka nespējat iekļauties termiņos, tad nākt ar iesniegumu, mēs šo termiņu pagarināsim. Vēl par maksājumu galu, tad, kad jūs iesniegsiet šo maksājumu pieprasījumu par projektu īstenošanu vai par posmu īstenošanu, tad tas, ko mēs vēlamies, lai jūs iesūtiet fotogrāfijas ar šīm iegādēm, būtu vēlams, kad viņas tiek bildētas no mūsu aplikācijas, bet jūs varat bildēt arī vienkārši ar savu telefonu, bet tad būtu jābūt uzliktai funkcijai, kad ir šīs GPS koordinātas tiek norādīts arī, tiek saglabātas fotogrāfijai. Tad būtu jānofotografē kopumā tā iegāde, jānofotografē šīs iegādes plāksnīte, kurā parādās tehniskie parametri. Un, ja tā ir kaut kāds apstrādes process vai jebkura veida iegāde, kura ir paredzēta kaut kādam procesu nodrošināšanai, būtu ļoti vēlams, kad arī mēs redzam to procesu, ja ir kūpināta, tad mēs redzam, ka reāli tur tiek kūpinātas zivis. Ja tas ir kaut kādas iegādes, kas ir uz laivas, kas paredzētas tur tīkla izvilkšanai, tad arī varbūt, ja ir iespējams, tad to zvejas procesu var nofotografēt, iemūžināt, lai mēs reāli redzam, ka tā investīcija kalpo tā mērķa sasniegšanai, kas projektā bija paredzēta. Tad Aneta vēlās precizēt, vai iekārtas var pirkt arī lietotas? Lietotu var pirkt un faktiski tikai drīkst pirkt laivu. Visam pāriem jābūt ir jaunam. Tikai jaunas iegādes. Ja to tiešām skatāties, ir cevišķi ar transportu. Transports jauns ir tāds, kuram ir pirmā reģistrācija. Ļoti bieži ir tā, ka ir kaut kādi demo transporti, un tad ir, tādas mašīnas labāk arī neiegādāties. Skaties, vai tiešām viņi ir pirmo reizi reģistrēti. Viņi nav iepriekš reģistrēti. Mēs skatīsimies, lai pirmā reģistrācija būtu atbalsta pretendenta vārda. Paldies. Un Aldons jautā, kā zvejnieks var paredzēt zvejas pieaugumu, ja tas atkarīgs galvenokārt no laika apstākļiem un roņu postījumiem? Tas, ko es teicu, kad apgrozījuma pieaugumu vajag izvēlēties tikai tajā gadījumā, ja līdzinājā zvejas darbība ir bijusi ļoti niecīga pret plānotajām investīcijām. Ja apgrozījums ir ļoti maziņš, investīcijas plānojam lielas, tad vienīgais veids, kā šādu projektu mēs varam apstiprināt, ir, kad tas apgrozījums tiek plānots samērīgs pret investīcijām. Pārējos gadījumos apgrozījuma pieaugumu neplānojiet. Jums pat nav jānorāda šāda informācija pieteikumā. Šis plānota ienākuma un izmaksas jānorāda tajā gadījumā, ja jūs izvēlaties mērķa rādītāju net apgrozījuma pieaugums.
Mēs saprotam to, ka tas zvejas process un ienākumi un nozvejas apjomi ļoti atkarīgi no dabas apstākļiem. To mēs labi saprotam, tāpēc es arī teicu, neizvēlties šo rādītāju, ja vien tas nav nepieciešams. Ja jums ir esošs labs apgrozījums, to rādītāju neizvēlties. Arī tajā uzraudzības laikā mēs sakosim līdz šim apgrozījumam, bet mēs nekādas sankcijas nepiemērosim, ja tas apgrozījums ir nokrities, bet joprojām zvejnieks zvejo un zvejas darbības saimniecībā notiek. Mēs sāksim skatīties un prasīt skaidrojumus tajā gadījumā, ja redzēsim, ka ir būtisks kritums vai arī zvejas darbība vispār ir pārtraukta. Jānis, tīri jautājums un varbūt komentārs. Vides ilgtspēja. Pirmais, jaunā apkures katra iegāde, ražošanas un atpūtas telpās. Viens variants, un otrs elektromobīlim. Zivju pārvadāšanai tiks rēķināti punkti. Tātad elektromobīls un jauns apkures katra iegāde, ražošanas un atpūtas telpās. Vai tā ir? Apkures katls, ja viņā tiek izmantotas šķeldi vai kādas citas, kas tomēr piesārņo dabu, netiks uzskatīta par vides investīciju. Bet elektroauto, es domāju, ka elektroauto tiks uzskatīts par vides investīciju un punkti tiks piešķirti kā par vides investīciju elektroauto. Okay. Un tad kolēģi Liene un Iveta atzīmē to, ka gan LKC zivsaimniecības sadarbības tīkls, gan arī mazjūras biedrība viennozīmīgi ir ieinteresēti publicitātes nodrošināšanā, tā ka, ja ir nepieciešama palīdzība, tad mēs arī to varam arī palīdzēt izdarīt. Tad ir Jānis jautā, kā atšķirās piesārņošanas ietekmes mazināšana no mazākas piesārņošanas darbības? Tas saistībā ar to pašu vides kritēriju? Jā. Tā doma bija tāda, ka punktus mēs piešķirām par iegādēm, kas samazina, kas reāli samazina. Labi, par elektroautomašīnu īstenībā mēs varbūt vēl parunāsim ar kolēģiem no ministrijas, bet tā doma ir tāda, ka zem šī kritērija mēs piešķiram punktus par iegādēm, kas reāli samazina. Kad jums ir esošs kopināšanas krāsnes, tiek uzstādīts kaut kādas dumgāzes attīrīšanas iekārtas, tad mēs par šo punktu piešķiram. Vai arī, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek uzstādītas saimniecībā, tad arī mēs piešķiram punktus par šīm iegādēm. Bet, ja tiek iegādātas kaut kādas lietas, kas piesārņo mazāk nekā iepriekšējās, tad par šādām investīcijām mēs punktus nedodam, jo viņas tāpatās piesārņo dabu. Te domāts tiešām ir par tādām iegādēm, kas samazina reāli piesārņošo ietekmi. Jānis pacēls roku. Jāni, lūdzu. Nē, bet tad konkrēti par šo jautājumu. Ja piemēram, apkures katlus ir kaut kāda, kas kurina ar akmeņogliem, piemēram, ja nomaina uz to pašām briketēm, viņi taču krietni mazāk piesārņo gaisu. Jebkura jauna iegāde mazāk patērē elektrību, jebkura jauna iegāde kaut ko mazāk dara, bet viņi vienalga piesārņo. Kāpēc tad ir rakstīts, kuras samazinās? Un kuras, te taču skaidri gaiši rakstīts, kuras samazinās piesārņojušu ietekmi. Jā, un tur ir minēts piemērs, kuras reāli iekārtas, ar kurām reāli tiek samazināta ietekme. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas samazina ietekmi. Tas, ka tu nopērci jaunu iekārtu, tas nenozīmē, ka tā ietekme samazinās. Tev reāli tāpatās ar to katlu vienalga piesārņos to dabu. Jo tad jau sanāktu, ka šī punkta būtu jāpiešķir par jebkuru iegādi. Jebkura iegāde ir ergonomiskāka nekā iepriekš, pirms 5 gadiem saražot iekārtu. Jā, bet te pareizi tad divādi saprast. Kaut kāda, tāpēc es skaidroju. Vajadzētu precizēt varbūt šo daļu. Grūti saprast, ir vairāki jau kolēģi arī uzdeva jautājumu, arī īsti nevar saprast, kas te domā. Mēs varam pieprecizēt, bet tā doma bija tāda, ka tās ir konkrēti iekārtas, ar kurām tiek samazināta šī ietekme uz vidi. Tā tas bija domāts. Tad jau likvidēta, nevis samazināta. Pilnībā izslēgta piesārņojuša ietekme.
Vai nu samazina? Samazinās, tad arī apkuras katlus taču samazina. Arī elektromobīlis samazina ietekmi uz vidi. Nu. Arī hibrīds, kurš, pieņemsim, brauc uz elektrību un benzīnu, arī samazina. Nu, tas ir kā tu skatās. Ja tev ir viena mašīna, tu nopērc vēl vienu, tad tu nekādā veidā nesamazini, tu tikai palielini. Nē, nu, Nu, te iet runa par maiņu. Te iet runa par maiņu. Jā. Labi, par šo varbūt mēs tad skaidrojumu varbūt nedaudz papildināsim. Viņš Nu, jā, jo tagad, ja pagājušajā reizē tas tiešām nebija tik aktuāli, šajā reizē būs ļoti aktuāli, cik tā punktus varēs dabūt. Jā, bet tas, ko es varu pateikt, ka mēs visos pieteikumos ievērosim vienādus principus. Un tas, kā mēs līdz šim par vidas kritērijiem piešķīrām šīs investīcijas, bija tikai par tām iegādēm, kas reāli samazina ietekmi. Kā piemēros ir minēts, dūmgāzes attīrīšanas iekārta, notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, tas ir tās, par kurām attiecīgi punkti tiek piešķirti. Ja es nopērku vecas iekārtas vietā jaunā, kura mazāk piesārņo, par tādām iegādēm mēs punktus nepiešķīrām. Jā, tad vēl pierēzes, ja drīkst izmantot izdevību, ja tiku pie vārdu par šo te, teiksim, tīri par to dažādošanu, ja, pieņemsim, ja piekrastes zvejnieks, piekritīsiet, ka, es domāju, ka visi piekritīs, ka nevar izdzīvot tīri ar piekrastes zveju. Visi dara kaut ko citu. Vai, teiksim, tajā pašā laikā te prasīja, ka nēģis paralēli zvejo, ne tikai nēģis zvejo ar iekšējos ūdeņos, arī, teiksim, līņus un karosas un visu pārējo. Lai, teiksim, kā šo izvērtēt kritēriju, teiksim, ja, tad tikai arī tam turismam tikai skrupulozi ņemsiet par piekrastes zveju, ko ieņem. Kā jūs to izvērtēsiet? Tad katrā grāmatvedībā iekšā raksieties vai kā? Mēs skatīsimies nozares apjomus. Ja pieņemsim, nebūs tur, ja finanšu datos nebūs pietiekoša informācija izvērsta, un mums būs šaubas par šo nozares lielumu, tad tas, ko mēs redzam nozares datus piekrastes zvejniekam. Mums ir informācija Lzikisā, mēs jautāsim informāciju ministrijai. Arī par šo gadu mums būs dati, un mēs redzēsim, cik daudz zvejnieks nozvejo. Zinot, cik katra, pieņemsim, šī suga maksā, kāda ir šī tirgus vērtība, mēs aptuveni varēsim arī tādā veidā noteikt ienākumus no piekrastes zvejniecības. Jā, tajā pat roņu kompensācijā arī daudz uzrādīja, pieņemsim, nozveja, bet faktiski ieņēmumu nebija. Sarežģīti diezgan tas viss ir kopumā. Es tā, varbūt kaut kā var vienkāršot to visu procesu, lai jums pašiem vieglāk. Es redzu, ka jums diezgan sarežģīti būs to visu izvērtēt. To mēs jau darījām, un gan jau tiksim galā. Tas nenozīmē to, ka mēs tagad visiem pieteikumiem to ļoti rūpīgi vērtēsim. Jāsaprot tas, ka mēs šo vērtēsim tajos gadījumos, ka tiešām redzam, ka ir pretendence ir atbilstoša, bet reāli redzam, ka šie ienākumi ir ļoti mazi. Tad, attiecīgi, mēs, protams, pavērtēsim dziļāk par to, kāda ir šī nozares apjoma, kāda ir iegāda. Mēs nevaram atbalstīt piekrastes zvejnieku, kuram ir ienākumi, daži simti eiro, nozares apjomi ir ļoti maziņi un paredz iegādāties transportu, lai šīs zivis vestu kaut kur. Tas nebūs samērīgi. Skaidrs, ka tas transports lielākoties tiks izmantots citiem mērķiem, kā piemēram. Vai, piemēram, mēs redzam, ka ir zvejnieks, kuram ir izsniegta licences iekšēju ūdeņu zvejai, nēģu zvejai, un ir varbūt pavisam nedaudz nodarbojās ar piekrastes zveju. Protams, ka arī mēs šiem pieteikumiem papildus pievērsīsim uzmanību, vērtēsim šīs investīcijas, kā viņas ir paredzētas. Jo regula neatļauj šos ieguldījumus iekšēju ūdeņu zvejā. Šis lielais atbalsts 100% ir paredzēts tikai un vienīgi piekrastes zvejai un nozvejotās zivs apstrādē. Tāpēc šīs lietas mums ir jāvērtē un jāskatās. Un, ja ir kaut kādas idejas par to, ka vajag dažādot savu darbību, uz turismu vērstu darbību vai uz citām, tad ir cits pasākums, ir līderu pasākumi. Nav viņa līderi, tagad jaunajā periodā viņi sauc sabiedrības virzītas vietējās ekonomikas, pacēs līderis, kā mēs saucam. Šīs vietējās rīcības grupas šobrīd tiek stiprinātas, ir vairākas jau apstiprinātas, un tur būs iespēja startēt uz dažādošanas projektiem. Protams, ar nedaudz mazāku atbalsta likmi.
Bet par līderu aktivitātēm un par tiem atbalsta nosacījumiem un visām šīm lietām mēs arī bija tikšanās ministram. Ministrs bija devies uz Mazūras zvejnieku biedrību, un arī mēs apsolījām, ka mēs organizēsim šīs tikšanās ar piekrastes zvejniekiem un stāstīsim arī par šiem līderu nosacījumiem. Droši vien par līderi pieminot, ir ļoti svarīgi pašiem zvejniekiem būt aktīviem un ar vietējām rīcības grupām cieši sadarboties un jautāt viņiem patiešo, jo vietējās rīcības grupas ir tas projektu konkursi kā tādu, vismaz laikziņā, viņi būs dažādos laikos un noteikti draudzēties, jo viņu piedāvā ne tikai finansējumu iespējām, bet viņi arī piedāvā arī daudz izglītības jomas, sevis pilnveidošanas jomas arī. Tas piedāvājums ir daudz plašāks. Jā, tur ir dažādi veidi sadarbības pasākumi, arī starpvalstu, starpteritoriālie pasākumi no vietējām rīcības grupām. Tur ir arī iespēja īstenot lielākus projektus līdz pat 200,000. Un arī šajā plānošanas periodā tas, kas ir par labu piekrastes zvejniekiem, kad arī līderu pasākumos jums būs iespēja saņemt priekšfinansējumu avansu. Tikai nebūs tik vienkārši kā pasākumā, par kuru es stāstīju, kur nebūs jāsniedz rēķini. Līderu gadījumā būs jāiesniedz šie rēķini, un uz rēķina pamata tiks izmaksāts priekšfinansējums. Tā kā arī tur ir šie nosacījumi tieši priekš piekrastes zvejniekiem būs ļoti labvēlīgi, un arī atbalsta šī likme noteikumos vismaz ir ielikta arī šī 100% ar piekrastes darbību saistītām aktivitātēm. Tas, kas vienīgais ir jāapskatās, kādas ir šīs maksimālās projektu summas un atbalsta likmes vietējās stratēģijās noteiktas. Jo ir iespējami vietējām rīcības grupām šajā viņu teritorijā noteikt mazākas projektu summas un mazākas atbalsta intensitātes, nekā to pieļauj noteikumi. Cik es zinu, tad Liepājas partnerībā, manuprāt, tur ir mazākas projektu summas un arī nav 100% atbalsts, bet ir mazāks atbalsts, ja nekļūdos. Jebkurā gadījumā konsultējieties ar vietējām rīcības grupām, un tad jau arī to procentu likumu, ne tikai arī tos nosacījumus tiks noskaidrots. Tā kā viennozīmīgi tā ir ļoti, ļoti vērtīga iespēja. Vēl viens jautājums no Māra puses, vai atbalstās zvejas laivas motoru iegāde? Uz šo jautājumu varbūt tiešām mēs bišķi sagatavosimies, jo iepriekš tāda projekta nav bijuši. Jebkurā gadījumā dzinēju nomaiņu varēja veikt, es neatceros, vai šajā pasākumā, vai flotas modernizācijā, vai līderī. Bet tur bija nosacījums, kad nedrīkst iegādāties tā kā jaunu, bet drīkstēja aizvietot esošo dzinēju. Un jauda nedrīkst būt jauniem dzinējiem, nedrīkst būt lielāka, kā ir esošajiem. Un atbalsta likme bija 40%, nevis 100%. CO emisija arī jāsamazina, ja jūs maināt. Ja ir kaut kāds konkrēts zvejnieks, kas vēlās, mēs ieliksim varbūt arī skaidrojumus, arī aizsūtīšu Aleksei tev skaidrojumu par to, ar kādiem nosacījumiem dzinēji var iegādāties. Bet noteikti, ka dzinēji var aizstāt, ka nedrīkst, vienkārši, ja nav man šīs jaudas, es nevaru jaunu dzinēju iegādāties, es varu tikai aizstāt esošo dzinēju ar jaunu dzinēju. Un nedrīkstēja būt lielāka jauda nekā iepriekšējiem, un šī atbalsta likme bija 40%, nevis 100%. Bet precīzi varbūt ir tāds konkrēts jautājums, un kādam tiešām ir interesi par dzinēju nomaiņu, tad es aizsūtīšu Aleksei tev to informāciju un ieliksim arī mājaslapā. Noteikti.
tāda iespēja ir. Es zinu, ka arī līderī tāda iespēja būs, un arī flotas modernizācija ir tāda iespēja, bet šie nosacījumi ir pietiekuši sarežģīti, kad nedrīkst jaudīgāku, un šī atbalsta likme ir būtiski zemāka. Labi, un mēs noteikti arī no savas puses zivsaimniecības sadarbības tīklu arī publicēsim kādu aktuālu informāciju, ja parādīsies papildus, kas jums varētu noderēt. Un tad tīri droši vien šis jautājums tad jāprecizē par to vidas ilgtspēju, to formulējumu tīri, un tas tā kā būtu galvenais. Vai ir vēl kādi jautājumi, ja kas tad droši rakstiet komentāros, vai arī paceliet roku un arī atslēdzu savu mikrofonu, bet, ja jautājumu dotā brīdī nav, tad aicinu Rinaldu pastāstīt par nākošo prezentāciju, uzsvēgtu pār inovāciju projektiem. Un par inovāciju projektiem noslēgumā arī no mūsu puses, no Zivsaimniecības sadarbības tīkla, jeb precīzāk no Latvijas Valku konsultāciju izglītības centra puses, par tiem sadarbības iespējām pastāstīs arī mūsu kolēģi Liena Feldmane. Vēl viens precizējuši jautājums par piekrastes zvejniecības projektiem. Šajā kārtā vērtēs 2002. gada nozveju vai arī 2023. gada? Gan. Skatīsimies gan 22. gan 23. Kā pamats sasniedzamiem rādītājiem, kurš gads tiks ņemts? Mēs jau vērtējam kopumā. Tas palielinājums, netālu grozījuma palielinājums, par ko mēs salīdzināsim. Netālu grozījuma palielinājumu mēs skatīsimies par 22. gadu, par pēdējo noslēgto gadu. Labi. Šo gadu mēs vairāk vērtēsim par samērību. Ir saimniecības, kurās varbūt tas 22. gads ir bijis ļoti slikts. Bet, ja reāli jau 23. gadā saimniecība ir aktīvi zvejojusi, ir daudz nozvejots, tad to mēs ņemsim vērā kā pozitīvu aspektu, un tad arī šīs investīciju samērību mēs ņemsim par šī gada nozvejas apjomiem, viņi šogad ir lielāki. Un Zintra jautā, vai šī prezentācija būs pieejama un kur? Viņa, manuprāt, jau vecajā versijā bija pieejama mūsu mājaslapā, bet es ielikšu aktuālo versiju. Ieliksim aktuālo versiju arī mūsu mājaslapā. Arī Aleksejs tev var nosūtīt viņu. Tad varēs arī savos kanālos ielikt viņu. Pēc būtības Lauku atbalsta dienas mājaslapā pie šī noteiktā pasākuma, kur ir ļoti smuki arī raksturot MK noteikumi, arī pamatnosacījumi, arī dotā brīdī ir pieejams arī iepriekšējā kārtas video ieraksts. Tur arī video ieraksts par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu šobrīd bija. Šajā sadaļā arī meklēt to visu aktuālo informāciju. Un arī pēc pieredzes Lauku atbalsta dienas speciālisti ir vienkārši fantastiski un atsaucīgi. Ja ir kādi jautājumi, tad noteikti jautājiet viņiem. Jā, to es arī gribēju teikt. Tiešām ir kādi jautājumi, tad var arī droši zvanīt arī telefons, ka mēģināsim jums izskaidrot, vai arī rakstīt e-pastā.